Ir jau ceturtdiena klāt, un nākamā tiešraides sērija būs kopā ar Santu Strazdi. Viņa piedalījās pirms gada limfas attīrīšanas projektā, un viņa bija viena no cēmlauzēm, kas piedalījās šajā projektā, un es ieraudzīju, ka viņa komentāru atstāja zem mana ieraksta par limfātiskās sistēmas tīrīšanas projektiņu, un rezultāti tiešām ir forši, ļoti sirsnīgi projekta rezultāti. Man pašai liels prieks, ka viņai tā ir izdevies sakārtot savu veselību tieši 30 dienu laikā. Es domāju, ka viņa pati padalīsies ar saviem rezultātiem, pievienojoties šai tiešraidei. Bet kamēr gaidam, pastāstīšu nedaudz par pašu projektu. Tātad projekts ilgs 30 dienas. Tas notiks slēgtā Telegram platformā un būs pieejams nutriciologu atbalsts projekta laikā, kur viņi dalīsies ar saviem knifiņiem un ieteikumiem, kā vieglāk iziet šo projektu, kurā posmā kas notiks. Viņi pastāstīs, tieši būs programmas uzbūve pieejama. Piemēram, pirmās 3 dienas notiek tā, pēc tam mēs darīsim šādi. Un katru rītu sāksies ar atgādinājumu, bet tu jau iedzēri savu ūdens glāzi. Būs arī uztura rekomendācijas, ieteikumi, kuri patiesībā ir arī jāievēro, lai iegūtu pēc iespējas labāku efektu, jo ir produktu kategorijas, kas limfu sabiezina, un ir tādi produkti, kas palīdz tieši otrādi limfu padarīt šķidrāku, lai tā vieglāk plūst, lai to vieglāk ir iztīrīt. Un, protams, limfātisko sistēmu iekustina kustības. Ja sēdēsim pie datora un neko nedarīsim, tad nekāda limfa arī nevarēs kustēties. Un šīs programmas laikā tiks iedarbinātas 5 izvadu orgānu sistēmas, sākot ar gremošanas sistēmu, urīna izvadu sistēmu, elpošanas sistēmu, pēc tam būs āda un tikai tad, kā noslēdzošā ir limfātiskā sistēma. Jo nevelti saka, ka limfa ir mūsu baltā dzīvības upe, un vēl ir salīdzinājums arī ar kanalizāciju, jo tieši limfā nonāk visas mūsu atkritumu vielas, nonāk toksīni, vīrusu un baktēriju pārpalikumi, viss, kas ir sadalījies, tas arī paliek limfā. Un nevelti arī notiek tādas augstēšanās, vai ne, organisms sāk attīrīties. Limfmezglos viss ir sakrājies, tad mums sākas iesnas, sākas kakla sāpes, sākas dažādas problēmas, piemēram, arī nepatīkams ķermeņa aromāts, kuru mēs neskāpēc mēģinām nobloķēt ar dažādiem persperantiem un 24, 48, 72 stundu dezodorantiem, un to nevajadzētu darīt. Un arī starp citu piena sēna, visi tie izdalījumi jau arī, tas nozīmē, ka sēnīte bijusi organismā, sēnītes gala produkti nonākuši limfātiskajā sistēmā, un tad caur limfas dziedzeriem, viss tiek izdalīts ārā. Un es tagad domāju, kur tad mana viese Santa ir palikusi. Viņa teica, ka viņa gaidīs mani savā dārzā, un es tiešām ceru, ka tu pievienosies un pastāstīsi pati par savu pieredzi. Vai tu esi kaut kur šeit? Jo es labprāt tevi pievienotu. Es tevi redzu. Super, tu esi klāt. Lūdzu, apstiprini pievienošanās podziņu, jānospiež, jo es tevi uzaicinu. Vai? Sveika, Santa. Čau. Vai, laikam nav skaņa? Nav skaņa. Ko es esmu izdarījis? Halo? Es tevi nedzirdu, bet varbūt austiņas var izņemt ārā, pamēģināt bez austiņām. Tagad arī nedzird?
Joprojām nedzirdu tevi, diemžēl. Es skatos, ka mums tiešrādē arī pieslēgušies pāris cilvēki. Nu, varbūt tagad ir. Pakomentēt vispār. Vai mani dzird, jo es Santu pašlaik nedzirdu? Un kā mums vispār ir ar kameras novietojumu, jo Facebook mēdz to bildi piezumot pavisam klāt. Santu uz brītiņu atvienosies, varbūt izdosies atrisināt problēmu. Bet labā ziņa ir tāda, ka mums izdevās saslēgties, tas ir punkts numur 1, bet otrs vajadzētu atrisināt šo te skaņas problēmu, jo es tiešām Santu nedzirdēju. Sveika, Iveta! Iveta Mitenberga patiesībā ir viena no veselības treneriem, nutricioloģiem, kura piedāvāja mums šo iespēju iziet limfātiskās sistēmas tīrīšanas programmu. Tā, pievienošu tev vēlreiz, Santa. Varbūt izdosies. Sveika, sveiki, jā. Sveika, Inese. Nu, Santa, vai es tev dzirdēšu? Es nezinu. Var dzirdēt? Nevar? Nē? Diemžēl nedzirdu. Ai. Nu, jā. Varbūt kāds var iedot padomu, ko darīt? Santa, pamāja, vai tu vispār mani dzirdi? Dzirdu. Jā, tad uz vienu pusīti ir viss kārtībā. Ko es daru? Santai tiešām ir ļoti forši veselības rezultāti. Un viņai noteikti būtu pašai par to jāpadalās. Es nesaprotu. Nu. Nezinu. Nekas. Faktiski, tam mikrofonam būtu jābūt pieslēgtam automātiski. Ja nu vienīgi aplikācijā ir kaut kur iestatījumi ielikti, lai nav iedot atļauju izmantot mikrofonu. Inese, tu dzirdi Santu, bet es Santu nedzirdu. Un tagad? Tagad es tevi dzirdu. Man austiņām kaut kas bija noticis. Santa, es tevi dzirdu. Vai. Varbūt ausis vajag? Bez ausīm es dzirdu tagad. Labi, ka Ines uzrakstīs, izņēma savas austiņas ārā, jo es tevi nedzirdēju. Tagad var dzirdēt? Jā, var dzirdēt. Noliec tad telefonu tā, lai es arī tevi redzu. Jā. Meitenes, vai varat arī pakomentēt? Parasti Facebooks arī kaut kādā veidā piezūmo seju tā, ka var redzēt tikai muti vai zodu. Vai viss ir kārtībā ar kadrējumu? Santi, kā tev izskatās? Viss labi? Man liekas, ka jā. Ok, labi, tad pieslēgsimies nākamajam jautājumam, jo es nedaudz pastāstīju, padalījos par to, kā notiks projektiņš mūsu limfātiskās sistēmas tīrīšanas projekts, kas jau ir noticis 3 reizes. Vēl nepateicu, ka sāksim jau 1. augustā, tas nozīmē jau nākamo nedēļu. Un tu veiksmīgi piedalījies projektā jau pirms gada, kas bija noticis. Es atceros, mēs abas bijām tās, kas piedalījās, un Iveta arī mums palīdzēja ļoti ar padomiem, ierunāja ļoti daudz noderīgas ziņas, kuras mēs klausījāmies ar aizgūtnēm, un daudz pierakstus varējām veikt vispār
ļoti laba informācija par uzturu kā tādu, par iekaisumu procesu un veicinošo uzturu. Kas tev vislabāk patika izaicinājuma laikā? Man patīk, ka varēja kaut ko jaunu uzzināt, ka, teiksim, es tā nebiju iedziļinājusies, kad ir tādi produkti, kas tiešām mazina to iekaisumu organismā, kad, tikai ar produktiem vien var diezgan daudz jau kaut ko izdarīt, un ja vēl piesaist klāt palīgu vielas kaut kādas, kad tik labs rezultāts var dabūt, jo es nebiju iedomājis. Un patika arī tas, ka daudz ko, tā kā gribējās ēst. Tad bija daudz, kas, jāpiedomā, kā to puncīti, kā to sāta sajūtu radīt, un nācās izmēģināja tādu griķu maizīti arī, dārzeņus visādos veidos, un tā kā man tie piena produkti diezgan mīļi, tad, tos augu piens arī izmēģināja daudz, īstenībā ļoti interesanti. Pēdusi bija, vai ne? Sākumā bija grūti pierast, es strādāju, un tas darbs ir diezgan tāds fizisks, un ar vairākiem trauciņiem gāju uz darbu, lai mazinātu to izsaukumu. Kuri produkti tev visvairāk pietrūka? Noteikti tāpat kafija, jo es esmu tomēr kafijas cilvēks. Lai kā tas nebūtu, tā pietrūka. Maizīt arī ar sviestu, par to es bieži vien iedomājos. Nē, kartupeļus nē. Dārzeņi viss bija labi, viss. Un šitas arī īstenībā ir tāds labs laiks, kad pašiem dārzā visi tie dārzenīši nonākās kabacīši sevišķi. Tas ir, jā. Un lēcas es arī izmēģināju. Es nebiju tā pamēģinājis lēcas ēst. Tās arī es diezgan dūšīgi iekļauju savā ēdienu kartē iekšā. Manuprāt, lēcas bija arī tas glābiņš, jo tas bija olbaltumu vielu avots, kas ir ļoti nepieciešams enerģijai. Jā. Varēja just, ka tās olbaltumu vielas, ka tomēr viņas trūka, jā. Bet tās sajūtas, kas bija pēc tam, kad tā pacilātība viss, tā bija kolosāli. Vai tu jūti arī enerģijas pieplūdumu? Jā, bija enerģija arī, jā. Sākumā nebija nemaz tik viegli. Man tā kā pārtrauc kafiju dzert un visādas tādas produktus, tad man pirmā dienā īpaši sāpēja galva, vēl 2 dienas arī tā jocīgi bija, bet, pēc tam organisms saprata, ka viņam to nedos, un tad bija labi. Sanāk bija pārregulēšanās process. Jā, organisms saprata, ka nebūs, viņš pārorientējās, un, man jau patika arī, ka bija tas dikti lielais režīms jāievēro. Man tas kaut kā tā disciplinēja, kad, man viss tā kā zaudātiņam pēc pulksteņa gājas arī laicīgi cēlos, jo citur stāstīja, ka var iztikt ar 2 ēdienu reizēm, bet man vajadzēja 3 ēdienu reizes. Es cēlos kādos 5 augšā un visu sāku darīt, lai visu izdarītu laicīgi, lai uz darbu ejot jau būtu paēdus, jo un tā ēšana laikam ir diezgan svarīga izrādās. Jā. Bet man arī tas ļoti disciplinēja un patika, ka es bieži pati savu to dienas grāmatu, jo es arī interesi gribēju saprast, vai tas mainīs to, cikos es ceļos, cikos es eju gulēt, vai es jutīšu to nogurumu, vai man būs viegli piecelties. Kā es vispār sastrādāšos ar tiem pārtikas produktiem, vai man tā vēdera izeja uzlabosies. Man ļoti, tas bija tā kā pirmo reizi kaut ko dari, un tu gribi tā kārtīgi pēc visiem priekšrakstiem un iziet soli pa solim un saprast, kā tad tev tas būs, jo tā pakāpeniski arī uzturu bagātinātāja pievienošana klāt bija ļoti interesanta. Jo katram produktam bija kaut kāda jēga, kaut kāda nozīme, ko mēs ar viņu darīsim, kuru orgānu sistēmu atbalstīsim. Tas tiešām patika, jā. Es arī biju izdrukājusi tās lapas ārā, es arī viņas aprakstīju, tāpat kā tu stāstīji, ka bija
visu, ko aprakstīju, ko ēdu, kā jūtos. Es pat biju domājis, ka Interesanti. datorā to darīšu, bet papīrā bija labāk, jā. Jā, tas Tad bija tā. arī vieglāk saprast, kas tev jādara tālāk, cik tu tālu esi ticis, jo Jā, tos dienas varēja sajūgt. grūti katru dienu saprast, kas tev būs, jo pilnīgi pa 5, pa 3 dienām kaut kas pamainās, un Jā. labi, ka mums ir tādi ceļrādītāji, kas pasaka priekšā un atgādina. Tas bija labi, jā. Tas bija Saki, labi. lūdzu, vai tev bija kaut kādas pazīmes par to, ka limfātiskā sistēma ir pilna, ka viņu nepieciešams attīrīt? Man ir problēmas ar vairogdziedzeri, tad vēl arī mastapātija. Tas jau vien jau rāda, ka nepieciešams. Es nekad nebiju gājuši nekādu programmu pirms šīs, bet kaut kā, ka šī programma tika stāstīts par viņu, es sapratu, ka man viņu vajag noteikti. Jā. Tad es arī neskatījos uz to, ka tomēr bija viss tā drastiski jāsariktē un viss jāsagādā. Es biju pilna apņēmības to iziet līdz galam. Un tas arī bija, tas bija forši. Es ļoti priecīgi. Droši vien nevarēsi sagaidīt. Vai tev bija tāda sajūta, ka tu nevari sagaidīt galu tām 30 dienām? Mazliet bija, jā, jo sanāca arī, sanāca tādas viesības uz beigām drusciņu, un tur bija klāts galds, un tad bija grūti. Bet, kaut kā izdevās. Es atceros, mums bija arī pasākums pa vidu. Bija kaut kāda 10. diena laikam, un tad vēl nevarēja gaļu ēst. Viņi varēja tikai bišķiņu vēlāk pievienot. Un bija tik skaisti saklāts galds, un varēja tā kā ēst visu, ko tu gribi, un tu tur knakstenies, reku tev ir auglīši, odziņas, salātiņi. Pilasīju pilnu bļodu un ēdu to, ko es varēju ēst. Bet tās, ka tu to izdari, jā, un ka nebija kaķim zem astes, viss kaut vai iepriekš es esmu darījis. Tas ir gandarījums, jā. Tagad ar mastapātiju ir kaut kādas izmaiņas ar mastapātiju un vairogdziedzeri? Par vairogdziedzeri būs vēl jāpacīnās. Tur tas nav tik ātrs process, tas ir. Bet mastapātija samazinājās, ļoti spēcīgi samazinājās, ļoti spēcīgi. Un vēl bija ļoti, ļoti liels prieks, kad man bija, es nevarēju pēdējā laikā vispār parakstīt ar pildspalvu. Man rokraksts bija izmainījies līdz nepazīšanai. Es vienkārši, fiziski, tādi ķeburi vien sanāca. Un tas man bija briesmīgi bēdīgi. Es saprotu, ka man tajā bija kaut kāds iekaisums, un pēc tam, kad es varēju atkal normāli parakstīt un atgūt savu rokrakstu, tas bija vienkārši super. Par to es biju ļoti, ļoti priecīga. Tas bija, jā. Bet, visas tās izjūtas un viss tas, noteikti jāiet kaut kad atkal tā pati programma, jo organismā jau viss atkal sakrājās pa jaunu, un mēs jau nedzīvojam sterilā vidī, un visapkārt viss notiek, un tagad dārzā viss kaut kas vēl no dārza vēl apēsts, kādu ogu un vēl kas. Tā kā jāiet, jā. Bet es skatos, tev joprojām sejas āda ir ļoti skaista un spīdīga. Starot. Bija viens brīdis tāds sāsinājums, jo kaut kā tur kaut ko drusku pa daudz bija sēdusies, bet tagad tā bišķiņ mēģina ieturēt sev, tā kā tos miltus tik daudz atkal nelietot, un cukura diezgan spēcīgi atsakos. Un man svarīgi arī vakaros, teiksim, pēc 7 nēst. Svarīgi iet gulēt ar tukšu vēderu. Tas man ir ļoti svarīgi. Un tāpēc varbūt tā āda arī, man par prieku, ar ko es esmu 30 gadus cīnījusies, un ik pa laikam kaut kas atkal uzrodās. Tas nav tikai sapsārtums vien, bet ik pa laikam tādas spēcīgas pumpas uzrodās, tas nebija patīkami. Un tas tagad kādu laiku ir tāds mierīgāks periods,
Tas priecē. Tātad tev 30 gadus bija apsārtusi āda ar izsitumiem, pumpām. Pa laikam tā kā, uz to rozāciju tā kā aizgāja bez mazliet viss tas. Vispār traki, kā saka, jauniešiem parasti ir ādas problēmas, bet... Mūžīgais jaunietis. Ko tad novēroji ar tūskām, jo parasti saka, ka limfātisko sistēmu tīro, tad tūska mazinās. Tā izteikti varbūt nē, bet, protams, ka viņi samazinājās, jo man ir arī tās vēnes paplašinātas, ir viena kāja ir izoperēta. Tā, ka briesmīgi viņi būtu, seja jau izmainījās uz to brīdi, viss, tā kā plānāka palika un, gan jau, ka viņi nogāja nost. Jā, ka zeķītes uzvelk, nepaliek tas nospiedums vairāk, es domāju, ka viņa samazinājās, jā. Un kā ar tām ķermeņa aprisēm? Jā. Sākumā pirmās dienas man tas svars tā kā negribēja kristies īpaši, tur bija kaut kāds kilogramiņš nost, bet, kaut kur uz tās programmas tā kā otro pusīti, ka gāja, tad aizgāja līdz tiem -4, tas jau bija tā patīkami. Jā, un tur ap viduklīt arī, un gurni drusku nonāca nost, tas vienmēr ir ļoti patīkami, jā. Tas ir labi, jā. Jā, un tad var uzvilkt kaut kādas citas drēbes, uzvilkt skaistu kleitu, kas paglabāts skapī. Jā, bieži vien jau kaut ko paglabāju, žēl izmest ārā, un tad var uzvilkt, jā. Tā kaut kā, jā. Bet, ir vēl kādas izmaiņas? Pa lielam jau daudz kaut kas to. Vēl jau bija tāda iekaisuma ķermenī, tur, teiksim, tas pats urīna pūslis, arī tur bija kaut kāds iekaisums. Tur arī bija izmaiņas. Es varēju sajust, ka tur ir izmaiņas. Negribu par to tā īsti vairāk stāstīt, bet, tās izmaiņas bija jūtamas. Tā kā šī programma tiešām samazina iekaisums. Ļoti spēcīgi samazina iekaisums. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Jā, un tas arī būtiski, ka tu spēj to visu sajust un saskatīt, jo bieži vien mēs neieklausamies savā ķermenī, ko viņš saka, ēdam visu pēc kārtas, tur čipši, kūpinājumi, cukurs, jā. Un nesaprotam, ka mēs ar to nodaram organismam pāri. Un tāpēc arī rodas tie visi iekaisuma procesi, autoimūnie procesi, kurus grūti pārvarēt. Un cilvēkam vispār ir grūti sevi ierobežot, kaut ko atteikt, bet, manuprāt, vajadzētu mēģināt uz tām kaut vai 30 dienām paskatīties un redzēt to, cik ļoti vieglāka sajūta vēdā plānošanas sistēmā. Ka prāts ir skaidrāks, ka enerģijas vairāk, tu izgulies un piecelies vispār, bez problēmām 6 no rīta pat var piecelties. Jo citreiz ir tā, ka tu atliec to modinātāju un domā pagulēšu vēl un vēl, un vakarā tev tas prāts ir aizņemts, nevar izgulēties. Un tad, kad tu sāc sevi nolikt kā prioritāti, ka tu nolem, jā, tagad es darīšu, es būšu sev, un tas ir laiks man pašam, tas ir pilnīgi citas izmaiņas. Es redzu pilnīgi pēc tevis, pēc taviem rezultātiem, jo toreiz bija izgājusi arī tiešraidē, mums bija noslēguma Zoom pasākums, kurā katrs, kas vēlējās, padalījās ar saviem rezultātiem, ar stāstiem, un tie, kuri vēlas piedalīties šajā jaunajā projekta kārtā no 1. augusta, mēs labprāt padalīsimies, nosūtīsim šo te Zoom ierakstu, lai jau var apskatīties, kāda bija rezultāti šajā pirmajā mūsu reizē. Jā, pirmajā reizē, jā. Laba programma, tiešām laba programma. Varbūt vērts arī tagad šajā kārtā ielikt, vai ne? Jo mēs esam izdevuši pilno programmu, tas nozīmē, ka
atkārtot izejot, var arī to saīsināt uz 2 nedēļām. Jā, jānoskaidro īsti, kāda tā īsā programmiņa ir. Nu, jāsāk uztura rekomendācijas ievērot, sagatavoties ūdentiņu dzert, veģetārā kustība. Kur nu bez ūdentiņa? Tas vienmēr ir līdzi. Tad jau arī mūsu imunitāte būs pateicīga rudenī par šo darbiņu, ko mēs esam paveikušas. Jā. Tā, Dacīt. Paldies, ka uzaicināji. Nav par ko. Gaidīsim pieteikumus, gan Santa gaidīs, gan es droši, kuru jūs labi pazīstat, droši sazināties ar mums un atsūtīsim informāciju, kā viss notiek. Un es zinu, 1. augustā būs arī iepazīšanās tiešraide, kur varēs iegūt visu informāciju par to, kā notiks projekts, uzdot jautājumus, apskatīties uz produktu sarakstu, uz tiem materiāliem, ko sūtīsim, ieskats būs pieejams, un tad arī varēs pieņemt gala lēmumu. Sirsnīgi. Tev paldies, Santa, ka piedalījies. Paldies. Jauka vakariņa. Jauka tev arī.